Jā, bet pēdējā šīs nedēļas darbdienā jums noteikti jāuzzina par trilleru filmas cienīgiem notikumiem, kas norisinās tepat Rīgā kādā ceļojuma aģentūrā. Jā, mūsu skatītājiem Edgaram un Tautas balss komandai ceļojuma firmas Vision Marketing birojā gāja pavisam spraigi. Edgars uz ceļojuma aģentūru devās, lai atgūtu savas ģimenes naudu un atteiktos no pakalpojuma, bet tā vietā, lai godīgi izrunātos, darbinieki bija ar mieru puisi kopā ar citiem firmas klientiem brutāli izmest no biroja. Juceklis bija pamatīgs, iejaucās gan policisti, uzņēmumu darbinieki, gan arī apsargs un palīgā tika saukts arī vietējais sētnieks. Bet kā tas viss atrisinājās, pār to mūsu nākamajā stāstā. Edgars ar vecākiem un māsu no Jēkabpils apbraukājis un apskatījis gandrīz visu Latviju. Tādēļ nākošais ceļošanas galamērķis noteikti atrastos aiz šīs zemes robežām. Saņēmuši zvanu no ceļojuma aģentūras Vision Marketing, vecāki priecīgi devās uz prezentāciju. Tur bija prezentācija, visi jauki skaisti, piedāvāja 3 ceļojumus visai ģimenei, tas ir 4 cilvēkiem, mēs esam uz 3 dažādām vietām, visu viesnīcas izklaides iespējas pa 665 latiem. Visu apdomājuši vēsu prātu, ģimene nolēmusi neuzķerties uz firmas asā āķa. Aizdomīgi jau ir tas, ka 3 gadi tas līgums tiek slēgts un nav konkrēta datuma, kad mēs lidosim. Viens ceļojums visai ģimenei tepatās uz Tallinu izmaksās 665 latus jau uz 4 dienām. Kur tā vēl ar lidmašīnu, tur skaistās viesnīcās un citās vietās. Tas, tā ir apvārdošana. Tā kā līguma vecāki noslēdz ārpus firmas juridiskās adreses, viņiem ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šīm saistībām un atgūt naudu. Edgars nolēma doties uz kompāniju risināt samilzušo problēmu. Tā kā tas ir noticis tikko, es vēlos mēģināt atteikt un atgūt to savu naudu. Neviešu uzticību šī kompānija. Puisis Vision Marketing kantorī satiek vēl vienu ģimeni, kur jau vairākas stundas gaida priekšnieku. Kad abas ģimenes vēlas atgūt naudu, uzņēmuma darbinieki grib klientus izmest no biroja. Birojā izceļas pamatīgs skandāls. Cilvēki vēlas saņemt samaksāto naudu, bet priekšnieks nevēlas neko par to dzirdēt. Mēs uzrakstījām atteikumu, un mums teica, ka mēs šodien varam ierasties šeit ofisā, pēc naudiņas pakaļ, par cik mēs tajā pašā dienā visu esam lauzuši, visu esam izdarījuši, bet atbraucot uz šejienu, mums neviens naudiņas neatdod. Sākumā viņš mūs meta ārā, sauca policiju, lai mūs izmestu no šejienes, negribēja neko rakstīt, nekādas iesniegumus, neko. Vision Marketing pārstāvi sākumā nevēlas parakstīt iesniegumu par atteikumu tiesībām. Tas nav vienīgais bijis gadījums. Tādu gadījumu ir ļoti daudz. Viņi braukā pa visu Latviju. Vakar viņi bija Talsoj, šodien viņi Kandavā. Tie cilvēki atbraukuši no Jēkabpils. Ja? Tā ir vesela skēma. Daugavpilī. Tā ir skēma, kas vienkārši visiem ir jāaptur. Nevar tā rīkoties. Šajos laikos, kad cilvēkiem ir grūti, viņi apkrāp un izkrāp naudu. Ar kundzi no Talsiem neviens pat nesarunājas. Sakiet, lūdzu, vai tā ir normāla attieksme pret klientiem? Nē, es gribu zināt, kāpēc tas iesniegums ir nepilnīgs. Tad mums uzreiz jāuzdod jautājums, kāda jums izglītība ir, vai jums ir vispār. Pēc vairāku stundu strīdēšanās iesnieguma rakstīšanas policijai valdes priekšsēdētājs Kristofers Rojas Nešs beidzot paraksta arī iesniegumu par atteikumu tiesībām. Lielas paldies, ka ienācāt, bija ļoti patīkami. Jā. Kad Tautas balss vēlas aprunāties, kādēļ tāda attieksme pret klientiem, mūsu priekšā aizcer durvis. Varbūt jūs varat aprunāties ar mums, mēs esam no televīzijas. Nē, kādēļ? Visi klienti naudu nesaņēmuši devās uz patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai rakstītu sūdzību, jo līgumā iekļauts punkts, kas ir pretrunā ne tikai ar Latvijas likumdošanu, bet jebkādām saprāta normām. Uzrakstījām iesniegumu par līguma nosacījumu izvērtēšanu atbilstību patērētāju tiesībām. Līguma nosacījumi ir netaisnīgi attiecībā pret personu, jo tur ir 7. punkts, kas pasaka, ja personā patvaļīgi, tātad vienpersoniski vēlas laust līgumu, viņai jāmaksā ir sods 300 lati. Cilvēki ir sašutuši par šādu rīcību. Pretīm nākoši nebija. Kungs nevarēja izsaukt policiju, viņš izsauca dažādu veidu personas, kas uzdevās gan par apsargu, gan par mājas, pārzinu pārstāvi, kurš savukārt, kuram nebija nekāda pamata un tiesība mūs izlikt laukā. Un, kad mēs uzdevām jautājumu, vai viņš izsauca cilvēks tādēļ, ka mēs vēlamies uzrakstīt ziņojumu par naudas atgriešanu, tad mazliet tā kā nomierinājās. Visi ir noskaņoti karēvīgi. Naudu viņi atgūs, bet pagaidām ir tikai viens novēlējums. Lai viņi ir korekti, izpilda savus solījumus un veidojas par kārtīgu turisma firmu.
uz ko arī cilvēki ietu. Kamēr firma Naska rosās Latvijas pilsētās, patērētāju tiesību aizsardzības centrā iesniegts jau vairākas sūdzības. Kā tikko stāstā arī redzējām, ceļojuma aģentūras Vision Marketing īpašnieks mūsu filmēšanas komandas deguna priekšā aizcirta durvis. Viņš arī atteicās sniegt jebkādus paskaidrojumus. Bet latviešiem ir ļoti zināma tāda paruna. Kas vainīgs, tas bailīgs. Pēc pāris stundām īpašnieks ar juristu ieradās Tautas balss birojā un vēlējās aprunāties. Kādi bija viņa motīvi tik drastiskai attieksmei pret klientiem un kā šis uzņēmums ir saistīts ar kādu citu firmu, kas apkrāpusi desmitiem latviešu jau iepriekš. Par to turpinājumā. Dienā, kad Tautas balss ieradās Vision Marketing birojā, jau pēc vairākām stundām uz LNT ēku atnāca satraucies Kristofers Rojs Našs ar juristu, lai piedāvātu tikties nākamajā dienā, visu paskaidrojot kameras priekšā. Iespējams, lai attaisnotos, kādēļ pret klientiem izturējies tik nelabvēlīgi. Viņš uzskata, ka firma darbojas likumīgi. Pilnīgi godīgi. Veidā, kā Vision Marketing darbojas, mēs vēlamies arvien vairāk cilvēku pozitīvu atgriezenisko saiti. Esmu pārliecināts, ka labākā reklāma ir no mutes mutē. Komunikācijas problēmas. Tāds ir attaisnojums, kādēļ smaidīgais uzņēmējs vēlējās savus klientus izdzīt no biroja, saucot palīgā gan sētnieku, gan ēkas apsargu. Kā ar to, ja jūs tikko izturēties pret saviem klientiem, kāpēc jūs mums gribējāt izraidīt, izsaukt policiju, sanākt sētnieku, kurš atnāk izdzīt mājas apsargu, tā ir tāda laipna attieksme pret klientiem? Mēs paskaidrojām klientiem visas procedūras, kas jāveic. Viņi nebija apmierināti, kā notiek process. Viņi vēlējās atgūt naudu tajā pašā dienā. Gan ģimene no Talsiem, gan Jēkabpils saime izsauca likumsargus, lai rakstītu iesniegumu policijā. Īpašnieks skaidro, viņš izsauca likumsargus, jo ģimenes nevēlējās doties prom. Gan klienti, gan mēs izsaucām policiju. Mēs nokļuvām situācijā, ka viņi sēdēs līdz tam brīdim, kad atgūs naudu, kaut gan paskaidrojām, ka to nebija iespējams tā izdarīt. Mums bija jāturpina mūsu darbs, jo arvien vairāk un vairāk nāca klientu, kuri vēlējās veikt rezervāciju. Līgumā ir punkts, ka no saistībām jāatsakās 3 dienu laikā, bet par to samaksājot 300 latu lielas administrācijas izmaksas. Tas gan ir pretrunā ar likumā noteikto, ka patērētājiem ir tiesības atteikties no pakalpojuma 14 dienu laikā, saņemot atpakaļ pilnu summu. Šai pirms 3 mēnešiem dibinātajai kompānijai tas nav šķērslis. Dažādos līgumos mums ir dažādas administrācijas maksas, un mēs darbojamies likuma ietvaros. Īpašnieks sarūktinātajiem pircējiem naudu sola pārskaitīt vēlākais 30 dienu laikā. Lai gan līguma formas ir vienādas, īpašnieks stāsta, ka katru atteikumu izvērtē individuāli, arī Edgara un Aldonas. Tik ilgs laiks nepieciešams, jo līdzekļus it kā pārskaitot uz ārzemēm. Klienti parakstīja līgumu laušanu dienu iepriekš, otrs klients parakstīja vakar. Es paskaidroju, ka naudas līdzekļus pārskaitu uz otru firmu, tad tos jāsūta atpakaļ. Tas var aizņemt no 7 līdz 14 dienām. Dīvaini, ka nu jau slavenās ceļojuma aģentūras Key Promotions, kas sen jau nozadusi zilās tālēs, atstājot klientus ar garu degunu, reklāmas menedžers Roberts Pročatsks ir arī Vision Marketing dibinātājs. Mēs pārpirkām šo produktu un cenšamies to uzlabot. Mums ir izdevīgi, ka ir cilvēki, kuri zina šo produktu, jebkurš meklē iepriekšējo darba pieredzi jebkurā darbā. Pēc neoficiālas informācijas liela daļa darbinieku no Key Promotions pārgājuši strādāt Vision Marketing. Mēs izvēlējāmies dažus labus darbiniekus no Key Promotions un mēs piedāvājām viņiem labus līgumus ar Vision Marketing, bet ne visi darbinieki no Key Promotions ir Vision Marketing. Nešs apgalvo, ka viņa uzņēmumam ir aptuveni 400 klientu, bet cik cilvēku tiešām bauda atpūt siltajās zemēs, viņš nezina. Es nezinu, es nevaru tagad pateikt, man nav prātā konkrēts skaitlis. Viņš atzīst, sūdzējušies jau 20 klientu. Arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā šobrīd noris līguma noteikumu izvērtēšana. Edgara un Aldonas pieredze liecina, šis birojs ir gatavs izmest aiz durvīm, kad kaut kas īpašniekam nav paprātam. Pirms doties uz mistiskām ceļojuma prezentācijām jāatceras, rūpīgi jāizvērtē, kas vispār ceļojumu piedāvā un kādus līgumus jums liek parakstīt. Apkrāptie cilvēki ir iesnieguši iesniegumus gan policijā, gan patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tagad viss ir viņu rokās. Ja tomēr lieta neatrisināsies, apkrāptie klienti ir gatavi doties uz tiesu. Jā, skatītā, bet vēl pirms pāris stundām uz Tautas balss telefonu mēs saņēmām zvanu no kādas sievietes, kura līdzīgi kā šīs divas ģimenes vēlējās laust līgumu un saņemt atpakaļ to samaksāto naudu. Bet arī zvanītājs aprakstītajā gadījumā darbinieki vēlējās sievieti izmest no uzņēmuma
uzņēmumu telpām. Nu, izskatās pēc pamatīgas cilvēku krāpšanas schēmas, un šāda attieksme varētu būt šīs firmas vizītkarte.